struktūras analīzi varētu raksturot kā tehniskās analīzes pamatu, jo tās apgūšana palīdzēs noteikt trendu, pamanīt dažādus patērnus vai figūras, pievērst uzmanību nozīmīgiem pretestības vai atbalsta līmeņiem, un ne tikai. Tas nozīmē, ka treidojot pieņemot lēmumus pēc tehniskās analīzes, ir augsta varbūtība, ka bez struktūras analīzes neiztiks. Kā tad sākt to apgūt? Secīgi savienojot katru nākamo grafika minimumu ar maksimumu un maksimumu ar minimumu, līdz sāksi uztvert šo analīzes metodi pietiekami labi. Sākumā apskatīšu ļoti vienkāršus jēdzienus, lai vēlāk varētu turpināt ar nedaudz sarežģītākiem piemēriem. Katrs kāpums un kritums reiz beidzas vai sākas korekcija, kas kalpos kā atskaites punkts, lai ievilktu nogriežņus struktūras analīzes veikšanai. Tā iespējams turpināt savienot katru nākamo minimumu un maksimumu, lai pamanītu kādas likumsakrības, kuras iespējams izmantot lēmumu pieņemšanā treidojot. Noteikti gan paies kāds laiks, varbūt pat diezgan ilgs, līdz sāks saprast grafiku struktūru pietiekami skaidri. Praksē var nākties saskarties ar dažādām grafiku struktūrām, kuras reizēm var radīt apjukumu, tāpēc ir svarīgi noteikt konkrētu uzdevumu. Struktūras analīzes gadījumā uzdevums varētu būt noteikt trendu, pamanīt kādu tehnisko figūru, norādīt uz konkrētiem pretestības vai atbalsta līmeņiem, vai, piemēram, precīzi novilkt Fibonacci rīku, lai sekotu korekcijas apmēram. Tālāk apskatīšu to, kā izmantot struktūras analīzi atkarībā no veicamā uzdevuma, kuru nosaka pats trēderis. Lai noteiktu trendu, ar nogriežņiem ir secīgi jāsavieno izteiktu struktūras minimumu ar maksimumu un maksimumu ar minimumu, tad jāvadās pēc šādiem kritērijiem. Ja pēc nogriežņu ievilkšanas pamani, ka minimumi un maksimumi atrodas uz aptuvenām horizontālām līnijām, tad trends ir sānisks. Ja pēc nogriežņu ievilkšanas secini, ka minimumi un maksimumi kļūst augstāki par iepriekšējiem, tad trends ir augšupejošs. Un ja pēc nogriežņu ievilkšanas novēro, ka minimumi un maksimumi kļūst secīgi zemāki par iepriekšējiem, tad trends ir lejupejošs. Struktūras analīze nebūtu nav vienīgais veids, kā noteikt trendu, taču tā jau būs tēma citam video. Praksē jau nav iespējams zināt, kura no nākamajām svārstībām izrādīsies maznozīmīga un kura aizsāks svārstību, kas izveidos izteiktu struktūras maksimumu vai minimumu. Taču, ņemot vērā grafika vēsturi, parasti ir iespējams atšķirt nozīmīgākas svārstības, kam pievērst uzmanību, atkarībā no sevis noteiktā uzdevuma. Ņemšu par piemēru to, kā nosakot trendu atšķirt nozīmīgākas svārstības no mazāk nozīmīgām. Kāds trends ir attēlots šajā grafikā? Tieši tā, lejupejošs, jo katrs nākamais struktūras maksimums un minimums ir zemāks par iepriekšējo. Bet cik nozīmīgas ir šīs svārstības? Apskatot ilgāku periodu grafika vēsturē, tikko redzētais lejupejošais trends drīzāk izskatās pēc korekcijas augšupejošā trendā. Tas nozīmē, ka katra uzdevuma izpildei ir svarīgi precīzi definēt kritērijus tā veikšanai. Nosakot trendu, izmantojot struktūras analīzi, būtu jādefinē grafika attēlošanas periodu un to, cik tuvu pietuvināt vai attālināt grafiku. Pat monitora izmēram būs nozīme, jo no tā būs atkarīgs tas, cik ilgs laika posms būs redzams ekrānā. Galvenā ideja ir noteikt trendu pēc nemainīgiem kritērijiem. Tā, lai piemēram D1 grafikā katru reizi tiktu apskatīts fiksēts periodu skaits, neatkarīgi no tā, cik pietuvināts ir grafiks, vai arī tā, cik liels monitors tiek izmantots. Vienkārši esmu redzējis, ka struktūras analīze tiek izmantota maksimāli pietuvinātam grafikam, bet pēc mirkļa maksimāli attālinātam grafikam. Tātad, lai ar struktūras analīzi noteiktu trendu, ir jāņem vērā izteiktos struktūras minimumus un maksimumus, taču niansēti iezīmējot grafikas svārstības ar nogriežņiem, iespējams labāk pamanīsi dažādas tehniskās figūras, bet šis jau ir pavisam cits uzdevums. Ja treidojot izmantosi tehniskās figūras, tad nepietiks vien ar izteikto struktūras minimumu un maksimumu savienošanu. Šeit jau būs jāievelk nogriežņi detalizētāk un jāspēj pamanīt meklētos formējumus grafika attēlojumā.
Tev gan ir jāsaprot, ka arī tehnisko figūru izmantošana pēkšņi neradīs maģiski labus rezultātus treidojot. Ja tomēr kādā periodā viss iet no rokas, tad tā visticamāk ir tikai sakritība, nevis prasmju rezultāts, kuras pēkšņi kļuvušas tik izcilas. Turpinot par tehniskajām figūrām, varētu būt noderīgi piezīmēt to, ka ievērojama atšķirību rezultātos pavisam iespējams radīs tas, vai tās tiek izmantotas trenda virzienā vai pretēji tam. Atsevišķos gadījumos ir iespējami izņēmumi, kad izmantojot pārbaudītas tehniskās figūras pretēji trenda virzienam, var izdoties nopelnīt. Tomēr kopumā būs tā, jo spēcīgāks trends, jo lielāka varbūtība zaudēt naudu, treidojot trendam pretējā virzienā. No vienas puses varētu šķist vienkāršs uzdevums, kam struktūras analīze nemaz nav nepieciešama, jo atliek vien ievilkt horizontālas līnijas vietās, no kurām grafiks ir reaģējis ar kāpumu vai kritumu. Protams, ka praksē viss nav tik viegli, un struktūras analīzes apgūšana būs viena no prasmēm, kas palīdzēs saprast, kuriem pretestības un atbalsta līmeņiem pievērst uzmanību. Kam vēl varētu noderēt struktūras analīze? Tā noteikti palīdzēs arī stop loss un take profit izvietošanai. Noderēs arī tam, lai zinātu, kā novilkt Fibonacci vai līdzīgu rīku un pievērst uzmanību korekcijas apmēram, kā arī izpratnei par Eliota viļņu teoriju. Ja katru japāņu sveici varētu salīdzināt ar vienu vārdu, tad struktūras analīze šos vārdus saliek teikumos, kas veido nodaļas. Reizēm tas ir līdzīgs iepriekšējām, taču pietiekami bieži mēdz būt arī pilnīgi atšķirīgas un pat negaidītas. Citiem vārdiem sakot, treidojot nekad nevar zināt, ko sagaidīsi.